Šlesers būs premjers. Nu, vismaz tā viņš saka. Mēs esam gatavi pārņemt varu valstī. Jā, tas pats Šlesers no Latvijas oligarhu trijotnes kopā ar Šķēli un Lembergu. Tas pats, kurš dalīja varu Rīdzenes sarunās. Nē, es uzskatu, ka tā ir ļoti eleganta schēma. Tas pats Šlesers, dēļ kura tika atlaists Saeima, jo tā neļauj veikt kratīšanu Šlesera īpašumos. Un arī tas pats, kurš pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā uzskatīja, ka sankcijas pret Krieviju nesot laba lieta. Tagad partija jaunākie reitingi, Šlesera partija Latvija pirmajā vietā, līderos. Es pat savam ienaidniekam nenovēlētu to, ko jūs novēlat paši sev un savai valstī. Savukārt Nacionālajai apvienībai un ZZS ir lielākais reitingu kritums. Loģiski, un te arī ir iemesls, kāpēc viņi atteicās no pretvardarbības konvencijas atcelšanas, jo lielai daļai viņu vēlētāji nepatīk sievu sitēji, populisms un kaut kādas izdomātas konspirācijas. Bet Šlesers nu ritīgs malacis, dzīvo savā Jūrmalas villā, priecājas, ka cilvēkiem mīs atmiņa un sapņo, kā dalīt varu valstī.